Reiz bija kāda karaļa valsts, kurā bija liels un dziļš ezers. Un tajā ezerā mājoja briesmīgi nikns un indīgs pūķis. Viņš lidoja apkārt pa visu valsti, dzeltenu indi un uguni spļaudams. Tā ka visi lauki tai valstī bija saindēti. Cilvēki cieta badu, un mazi bērniņi, kas nāca pasaulē, ilgi vis nedzīvoja. Daudzi tās zemes drosmīgie ļaudis bija devušies uz Pūķezeru uzveikt pūķi, bet neviens to tā arī nespēja veikt. Cilvēki bija izmisuši un devās pie sava karaļa. Sasauca visus savus padomniekus. Viņi sprieda un beidzot nolēma. Katru nedēļu ziedot pūķim pa vienam jēram. Tā arī tas notika un gāja līdz tam laikam, kamēr valstī vairs nebija palicis neviens pats jērs. Jau nākamajā dienā pūķis atkal sāka trakot, un cilvēki devās pie sava karaļa. Un karalis sasauca visus tās zemes gudros ļaudis. Un viņi sprieda un beidzot nolēma. Katru gadu ziedot pūķim pa vienai jaunavai. Tā tas arī notika. Tomēr laimīga tā zeme no tā viss nekļuva, kad katru gadu kādās mājās lija asaras, kad kādai jaunai nevainīgai meitenei vajadzēja posties uz Pūķezeru. Tā tas gāja kādu laiku, līdz valstī vairs nebija palikusi neviena cita jaunava, kā vien daļā karaļmeita.
karalis nu bija izmisis. Viņš vērsās pie saviem ļaudīm un teica: Ak, mīļie ļaudis, ņemiet visu manu zeltu, ņemiet visus manus dārgumus, tikai atstājiet man manu mīļo bērnu. Bet cilvēki tad viņam teica: Tavu gribu izpildot savas meitas mēs atdevām puķim, un savējo tagad tu gribi sev paturēt? Tā tu vairs nevari būt mūsu karalis, tad mēs tevi padzīsim un tavu pili nodedzināsim. Un karalis lūdza laiku vēl padomāt, un viņš domāja 8 dienas, dienu un nakti, dienu un nakti, bet lai arī kā viņš pūlējās, neko tā arī nespēja izdomāt. Un pienāca diena, kad saposa karaļmeita uz Puķezeru. Daudz ļaužu sapulcējās, lai redzētu, kā Puķis paņem skaisto meiteni. Bet te nes no kurienes uzradās talts bruņinieks, zelta bruņās un zelta zobenu rokās. Viņš ņēma karaļmeitu pie rokas un paslēpa viņu baznīciņā. Bet pats viņš nostājās pie ezera viņas vietā un sakustējās ezera ūdeņi. Un no tiem šņāgdams un indi spļaudams laukā nāca Puķis. Bet liels bija viņa izbrīns, ka Daļas meitenes vietā viņš ieraudzīja staltu bruņinieku stāvam. Nu, Puķis kļuva dusmīgs ne pa jokam. Viņš metās bruņiniekam tieši virsū, bet bruņinieks pavērsa pret viņu savu zelta zobenu. No tā izšāvās dzelzs bultas un tās dziļi savainoja Puķi. Un sākās cīņa uz dzīvību un nāvi. Tā bija ilga un nežēlīga, līdz Puķis tika uzveikts. Krīt ļaunās burvestībās, no brīvā karaļmeita. Krīt ļaunās burvestībās, no brīvā karaļmeita. Bruņinieks devās baznīciņā, ņēma karaļmeitu pie rokas, veda viņu pie tēva un lūdza karalim, lai atdod meitu par sievu. Un karalis arī neliedza, jo krietnais jauneklis viņam gauži patika. Tik to vien vēl karalis gribēja zināt, kas tas par brīnumaino zobenu, ar kur uzveikts Puķis. Bet bruņinieks tik klusu pasmaidīja un noteica: šo zobenu man iedeva eņģelis Mihails. Reiz karalim bija meita, reiz karalim bija meita, reiz karalim bija meita.